Sveicināti! Šī ir video pamācība, kā iedziedāt savu dziesmu un deju svētku zīmi. Vispirms jāatver interneta vietne www.dziesmusvētki.tv /logo. Tālāk jāizvēlas kāda no 13 tautas dziesmām vai arī sava brīvā versija. Es izvēlēšos, kur tu teci gailīti manu. Izvēlamies dziesmu un sekojot norādēm spiežam pogu sākt. Tagad dators jautā pēc atļaujas izmantot mikrofonu, jāspiež poga allow. Pārliecinamies, ka mikrofona jūtība ir pietiekama, runājot tuvāk mikrofonam un redzot, ka loki, kur veidosies dziesmu svētku zīme, kustās. Izskatās, ka viss ir kārtībā, varam sekot tālākām norādēm un spiest dziedāt. Tiklīdz es nospiedīšu pogu, 20–30 sekundžu laikā man būs iespēja iedziedāt savu dziesmu un deju svētku zīmi. Spiežam pogu dziedāt. Kur tu teci gailīti mans, kur tu teci gailīti mans, no rītiņa agrumā. Kaut arī neesmu dziedājis kopš 5. klases, ko arī savu dziesmu un deju svētku zīmi šogad būšu izveidojis. Tālāk es varu šo zīmi parakstīt. Pievienot klāt informāciju, piemēram, par to, kādu dziesmu esmu dziedājis. Diemžēl teksts ir ierobežots, taču norāda, cik daudz zīmes ir redzama katrā no šiem ievadas laukiem. Varu izvēlēties kādu citu krāsu, apgriezt krāsas pretēji, saglabāt JPG formātā kā bildi, PNG formātā ar caurspīdīgu pamatni, kā arī vektoru formātā tehniskai lietošanai. Varu ar to dalīties Facebookā, Twitterī un draugos, kā arī varu sūtīt uz printeri, jeb izdrukāt. Visu beidzot, varu iepazīties ar zīmju nozīmi. No dieva zīmes, kas apzīmē do, līdz pat pēdējai zīmei si, kas ir Jāņa zīme. Ja zīme man patīk, tad es varu to saglabāt, ko tagad arī daru. Taču vienmēr ir iespēja mēģināt vēlreiz, un tam ir domāta poga, kas arī apzīmēta. Vēlreiz. Iedziedāsim katrs savu dziesmu un deju svētku zīmi, lai svētki atbalsojas!